kā viena no informatīvākajām norēķinu karšu sistēmām, kas darbojas kā sabiedriskajos transportos, tā arī citās sabiedrībai nozīmīgās sfērās, gadu laikā ir pierādījusi sevi e-talons, kurš veiksmīgi darbojas jau vairākās Latvijas pilsētās, un šis gads te ir bijis ļoti veiksmīgs un vērsts uz attīstību. Šis gads mums ir bijis ļoti labs. Mēs esam spējuši paplašināt mūsu e-talonu klāstu ārpus Rīgas. Pašlaik e-taloni darbojās 8 dažādās Latvijas reģionu pilsētās – Alūksnē, Alsungā, Skrundā, Kuldīgā, Saldū, Dobelē, Aizputē un Ādežos. Visās šajās pilsētās cilvēki var izmantot e-talonus kā sabiedriskā transporta norēķinu kartes, kā arī Alūksnē papildus sabiedriskā transporta pakalpojumiem e-talons var izmantot skolas ēdnīcās. Līdz ar to šis gads ir bijis ļoti veiksmīgs, un mēs ceram, ka 2 pilsētās ieviesīs e-talonus 1 vai 2 mēnešu laikā. Galvenie e-kartes praktiski iegūmi kā iedzīvotājiem, tā arī pašvaldībām ir ērtums un lielās plānošanas iespējas. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vispār ir parādījušās norēķinu kartes, tajā skaitā banku kartes, tātad nevajag nesāt līdzi skaidro naudu. Ir vienkārši jauka plastikāta karte, kur izmanto norēķinos. Otrs, ļoti labi ir pārskatāms atskaites, redzams, kur šie naudas līdzekļi tiek iztērēti. Tātad gan pats iedzīvotājs redz, kur viņš ir braucis, cik viņš ir iztērējis par šiem braucieniem. Tieši tāpat redz arī pārvadātais, tātad kurā laikā, kādos maršrutos ir vislielākā cilvēku plūsma. Tad pārvadātājiem ir ērtāk plānot maršrutu nepieciešamību, transporta līdzekļu skaitu, transporta līdzekļu biežumu. Un trešais ir tad pašvaldība. Pašvaldība saņem, kā jau minēju, atskaites un spēja norēķināties par reāli veiktiem braucieniem. E-karte kā norēķināšanās sistēma sevi pierādījusi ļoti veiksmīgi, ko ataino lielais karšu lietotāju skaits. Uz šodienu e-kartes lietotāji ir jau vairāk nekā 600 000 cilvēki. Tātad tie ir cilvēki, kuri ikdienā šo karti izmanto, lai norēķinātos par braukšanu sabiedriskajā transportā. Pēdējā gada laikā e-karte ir kļuvusi par pieprasītu multifunkcionālu karti. Šī sistēma ir tiešām multifunkcionāla, tā nav tikai elektroniskā braukšanas biļete. Šī karte var būt gan lojalitātes karte, tātad ar viņu ir iespējams iegūt atlaidi. Šī karte var būt durvju atslēga, tātad vietās, kur ir uzstādīts sistēmas lasītāji. Tāpat šī karte ir arī identifikācijas dokuments, kas gan nav valstiski atzīts, bet ir pašvaldības, kur šīs dokuments tiek atzīts. Piemēram, Rīgā tā ir rīdznieka karte, un tā ir arī skolēna apliecība. Šī karte ir arī elektroniskās naudas maciņš. Tātad uz šo te karti var noguldīt jūsu elektroniskos naudas līdzekļus. Šajā gadā ir ticis palaists pirmais pilota izmēģinājums ieviešot vairākās skolās elektrisko karšu norēķinu sistēmu. Ar 2016. gadu šie e-maciņi būs pieejami visās Rīgas skolās. Mēs esam uzsākuši e-talonu lietošanu skolās un to attīstīsim vēl labāk nākošajā gadā. Jo e-talons būs pieejams visās Rīgas skolās. Mēs esam jau uzsākuši tehnisko nodrošinājumu uzstādīšanu. Un no nākamā gada cilvēkiem būs iespējams norēķināties skolas ēdnīcās, izmantojot e-talonu, un vecāki vai viņu aizbildņi var ieiet internetu portālā un pārskaitīt uz bērna kontu 5, 10 vai 20 eiro. Fill up some money into the account of their child. For example, they can top up €5 or €10 or even €20. So it means that the child doesn't have to get cash or doesn't have to get special paper tickets, only e-talons, and when they will buy their food at the canteen. Jo to uzrādot skolas ēdnīcā, summa automātiski noņems no viņa konta. The money will be debited from their account. Šāda elektroniskā norēķināšanās sistēma ļauj daudz efektīvāk izanalizēt un novērtēt skolu ēdnīcu darbošanos, kā arī to, cik realitātē tiek patērēts ēdiens skolēnu ēdināšanai, jo Rīgas pašvaldība nākamo gadu plāno subsidēt daudz vairāk skolēnu brīvpusdienas. Pats galvenais un prioritārais iegums šo karti lietojot ir bērnu labklājība. Pirmām kārtām tā ir bērnu drošība. Tātad vecākiem nebūs jādod līdzi bērnam skaidra naudiņa, lai bērns varētu skolā paēst. Tātad otra lieta, tā būs vecākiem pārliecība, ka bērns šo naudiņu tiešām
iztērē skolā pāēdot garšīgas, veselīgas pusdienas, nevis iztērējot tuvākajā veikaliņā. Trešā lieta atkal šī ir atskaišu sistēma, kas ļauj labāk plānot un pilnveidot bērnu ēdināšanu skolās. Šī elektroniskās naudas funkcija tiek pievienot jau esošiem etalonam, kurš kalpo gan kā skolēna apliecība, gan arī kā ieejas atslēga skolā. Skolās, kur ir ieejas sistēma, vecāki savā ieejot sistēmā maikūbu vai e-skolu varēs redzēt, cikos bērns atnāca, cikos aizgāja. Tad tas uzlabo vienkārši drošību. Kā viena no pirmajām skolām, kura ievies ieejas atslēgu sistēmu un elektronisko maku saviem skolēniem, bija pamatskola Rīdze, kura ļoti augstvērtīgi vērtē šos drošības uzlabojumus, kuri darbojas jau vairākus gadus. Protams, ka ir jāizmanto visiem šī drošības sistēma, jo ienākot skolā ir jāreģistrējās. Ir bērni, kuriem nestrādā šis etalons, ir bērni, kuri aizmirst šo etalonu, bet nav galvenais, lai bērni reģistrētu šo etalonu. Galvenais ir nosargāt skolu no svešiem cilvēkiem, kuri ierodās skolā, ne vecāki, bet tādi, kas atnāk tāpatās paciemoties. Un, ja ienākot skolā, viņš redz barjeras, pirmais, tā ir tāda atturība, aizsargs, ja, ka tu tomēr esi spiests sarunāties ar šo ēkas uzraugu un paprasīt, kā lai nokļūst skolā. Un arī ēkas uzraugs pirmais ieraudzīs to svešo cilvēku, uz kurien jūs dodaties. Vecāki ar ieviestajiem papildus drošības pasākumiem ir ļoti apmierināti. Tāpat kā lielākā daļa skolēnu, tomēr nevar noliegt, ka ir tādi bērni, kuri to lietojot sajūt papildus ierobežojumus. Protams, ka viņiem vienkāršāk būtu ienākt un iziet, jo tas ir viņiem papildus kontrole, bet ir bērni, kuriem ļoti tas patīk, jo tas ir stilīgi, kā mamām darbvietās, pīkstināt, čipkartes. Pilota projekta ietvaros pamatskola Rīdze attīstīja vēl kvalitīvāk savu skolēnu labklājību, ieviešot elektronisko maku, kuru pašlaik lieto liela daļa vecāku. Ir vecāki, kuri to izmanto un izmanto liederīgi. Ir vairāk aspekti, tad, lai bērni pēstu pusdienas, lai nenotērētu šo pusdienu naudu citādās nevajadzīgās lietās. Otrkārt, noteikti ir vecāki, kuri grib justies droši, kur paliek bērnu nauda, jo pārskaitot uz etalonu, viņi zina, ka tā naudiņa aizies tikai vienam mērķim, skolas pusdienai. Un noteikti arī ir trešais aspekts, aizņemtība vai kā, un tad, ja nevar iedot bērnam pusdienu naudu, tas notiek ļoti ātri un operatīvi, pārskaitot uz šo etalonu, praktiski tajā pašā brīdī arī nonāk šajā saucamajā e-makā. Izvērtējot līdzinējo pieredzi, ar 2016. gadu visās Rīgas skolās būs ievies šī elektronisko maku sistēma, un pašlaik jau intensīvi notiek gatavošanās process. Skolēniem kartes ir izdalītas. Viņas caur elektronisko sistēmu tiks aprīkotas tā, ka šie norēķini varēs notikt. Būtiskākais ir tas, ka skolas pašas ēdnīcas ir jāaprīko ar attiecīgiem validatoriem. Tas šobrīd notiek, un līdz šī gada beigām visas skolas būs aprīkotas. Ar 1. janvāri trūcīgām maznoturēšanātām ģimeņu bērniem jau šīs iespējas tiks piedāvātas, un arī plānojam, ka lielākā daļa varēs izmantot arī vēl šo elektronisko maciņu tajos gadījumos, ka vecāki naudu maksā paši, teiksim 5. 12. klašu posmā. Saglabājot iespēju, protams, norēķināt arī skaidrā, bet cerams, ka šo iespēju vecāki izmantos. Un ar 1. septembri, 16. gada 1. septembrī skolas būs aprīkotas, un es domāju, ka mēs būsim gatavi šim procesam, nodrošinot brīvpusdienas, veicot viņu uzskaiti, jo ir vairāku starp institūciju sadarbība, Rīgas pašvaldība, mēs kā departaments, Rīgas satiksme, informācija tehnoloģija centrs, kuri uz noteikti dokumentu lēmumu pamatu šīs sistēmas izstrādā un nodrošinās arī viņu ieviešanu. Pašlaik šādu maksāšanas sistēmu nav plānots ieviest citās Latvijas pilsētās, neizslēdzot iespējamību, ka ar laiku tas varētu mainīties, jo e-kartes pamatuzdevums ir padarīt iedzīvotājiem vieglāku un ērtāku ikdienu. Tieši tāpēc šī gada jūlijā e-karte, sadarbojoties ar banku Citadele, ir izveidojusi īpašu sabiedriskā transporta maksāšanas sistēmu. Šī ir standarta master vai debitkarte, kur darbojas kā etalons. Tā princips ir, ka nav vajadzīgs to papildināt veikalā. Vienkārši iekāpjot autobusā, jāvalidē karte kā parastu etalonu.
Būtībā mēs esam apvienojuši vairākas kartes vienā. Tātad, kā jau minēju, gan durvju atslēga, gan elektroniskā biļete, gan elektroniskās naudas maciņš. Tas viss šobrīd ir pieejams arī Citadeles bankas kartē, kurā ir iebūvēts čips ar visām šīm te funkcijām. Ko tas nozīmē? Teiksim, braukšana sabiedriskajā transportā. Jums vairs nav jādomā, vai jums ir mēneša biļete, vai jums ir nopirkti braucieni, vai ir samaksāts par šiem braucieniem. Viss, kas jums ir vajadzīgs, ir Citadeles bankas karte ar naudiņu jūsu norēķinu kontā. Šāda sabiedrisko transporta maksāšanas sistēma ir sastopama dažādās pasaules pilsētās, kā viena no mums vistuvākajām ir Londona. Sekojot līdzi citiem piemēriem pasaulē, arī mēs izveidojām maksājumu karti ar etalonu funkciju, un mūsu klientiem tā ir pieejama jau no šī gada 1. jūlija. Tas nozīmē, ka visām maksājumu kartēm sarkanajām, ko mēs izsniedzam Citadelē, ir jau iekšā šī etalonu funkcija. Un sekojot līdzi klientu paradumiem, mēs redzam, ka arvien vairāk cilvēki arī izmanto šo iespēju. Katru nedēļu palielinās transakciju skaits, kas tiek veikts par norēķiniem transporta līdzekļos, palielinās par 1000 biļetēm, tā teikt. Tas nozīmē, ka nedēļā jau vairāk nekā 15,000 ir šīs transakcijas ar maksājumu karti ar etalonu. Un mēs redzam, ka viņi izmanto visvairāk cilvēku, protams, kas no 25 līdz 50 gadi, kas ikdienā lieto transporta līdzekli. Citadeles norēķinu karti ērti var izmantot ārpus Rīgas iedzīvotāji, lieki neraizējoties par sabiedriskā transporta biļešu iegādāšanos. Viņiem līdz šim bija problēma, ka nonākot Rīgā, kur dabūt šo biļeti, kā viņu papildināt, kā viņu lietot. Visi šie jautājumi ir atkrituši. Tātad pietiek vienkārši, ka šim cilvēkam maciņā ir Citadeles karte, viņš iekāpjot sabiedriskajā transportā, pieliek savu maksājumu karti, viss notiekās. Šobrīd notiek intensīvs darbs pie sistēmas attīstības, lai arī Citadeles karte varētu norēķināties visu pilsētu sabiedriskajos transportos, kur ir aprīkota ar etalonu sistēmu, un tādi ir apmēram 1500. Ar jauno Citadele maksājumu karti viena brauciena cena Rīgas satiksmes transportā ir 1,15 eiro, kas ir tāda pati, kā iegādājoties biļeti ar iepriekš pārdošanā. Burvība šajā sistēmā ir tāda, ka ir izstrādāts ļoti sarežģīts algoritms, kurš piemēro visizdevīgāko tarifu priekš paša lietotāja, priekš pasažiera. Tātad, ja jūs braucat noteiktu skaitu reižu, katra nākamā reize jums kļūst lētāk. Un tiklīdz jūs esat iztērējis naudas summu, kas ir līdzvērtīga braukšanas biļetes maksai, no jums naudiņa vispār vairs netiek ieturēta. And it's working. Šīs princips darbojas pretēji kā citi projekti, par kuriem mēs jau esam dzirdējuši, kā piemēram Jelgavā, kurš ir ļoti mazs projekts bez attīstības iespējām un piemērotības mūsu stāvoklim. Jelgavas projekts ir vienīgais pasaulē, neviena cita pilsēta vai valsts nav mēģinājusi ieviest šādu norēķināšanos. Tas var darboties ar 1–2 tūkstošiem braucieniem dienā, bet ja jums ir 500 000 kā Rīgā, tas nekad nestrādās. Šādu norēķināšanās sistēmas karti var iegūt jebkurš bankas Citadeles klients, un pašlaik ir izsniegts gandrīz 20 000 karšu ar etalonu funkciju. Lai saņemtu šo karti, tev ir jākļūst par bankas Citadele klientu, un to var ļoti ērti izdarīt gan bankas mājaslapā, gan internetbankā vai zvanot uz bankas dienakts tālruni. Rīgas karte sveic visus rīdziniekus mūsu tik nozīmīgajos svētkos un atgādina par rīdzinieku kartes priekšrocībām. So in Riga now it's the official citizen card. Rīgā ir oficiāla rīdzinieku karte, kura piešķir atlaides, ja dodas uz noteiktiem kultūras centriem. Ja dodaties uz pašvaldības medicīnas iestādēm, jūs iegūsiet atlaides, tāpēc, ka esat rīdzinieks. Rīgas karte, sadarbojoties ar Rīgas domu, ikdienas domā par rīdzinieku labklājības pilnveidošanu, un mēs esam pārliecināti, ka tā tas turpināsies arī nākotnē, sadarbojoties roku rokā ar Rīgai ar tās iedzīvotājiem.